Sekojot Pasaules bankas pētījumam par veselības aprūpes kvalitāti Latvijā, atkal esam pakļauti kārtējām pārmaiņām. Pēc veselības ministrijas virzītām strukturālām reformām Alūksnes slimnīcu no diennakts neatliekamās palīdzības daudzprofilu slimnīcas plānots pārprofilēt par ambulatoro dienas centru. Un vēl, ja runājam arī par pārējiem jautājumiem, ir tas, kad, ja runājam to par 2009. gada reformu, ka toreiz jau Alūksnes slimnīca arī atteicās no tiem pakalpojumu veidiem, kuros mēs tādā kvalitātē, kā pieprasīja, nevar nodrošināt. Un šajā gadījumā bija tas, ka Alūksnes slimnīca atteicās no dzemdību nodaļas, kuru pārcēla uz Balviem, atteicās no infektoloģijas nodaļas, ja es pareizi tās un pārcēlā uz Gulbeni. Ja. Nu, tad tagad ir tāds, jāsaka, jautājums. Ja ministrija visu laiku saka, ka pēc tā Pasaules bankas pētījuma, ka Alūksnē paliek 12 stundu slimnīca, nu, tā godīgi sakot, es pats lāga nesaprotu, kas tā pa slimnīca, ka 12 stundas, ja? Tā ir tāda paplašināta poliklīnika, vai kas viņa būs? Mums jau poliklīnika ir, tā būs 2 poliklīnikas, teiks, jums atkal viena jālikvidē, jo 2 ir pa daudz. Nu, tādā garā, ja tā ir valsts politika, kā attīstīties reģioniem, nu, tad tādā garā jau labāk pasakiet uzreiz, kad viss ir jālikvidē, viss būs tikai lielajās pilsētās Rīgā un vispārējais, un tad izbeidzam šo tēmu. Ja. Alūksnes slimnīcai ir 2 īpašnieki, Alūksnes novada dome un Apes novada dome. Un šeit valsts kapitāla daļu nekādu nav. Kaut gan bija, kad es uzdevu jautājumu par to, ka valsts slimnīcām, valstī piedarošām slimnīcām norakstā parādus. Es uzdevu arī jautājumus, kāpēc nepalīdz un arī nepārņem vai noraksta šos parādus arī pašvaldību slimnīcām. Tam atbildēja, ka tikai valsts to dara. Labi, ja tāda ir nostāja, nu mēs savu slimnīcu vienalga uzturēsim, jo arī tos Eiropas projektos mēs ejam ar savu līdzfinansējumu vai arī ar saviem galvojumiem. Mūs arī slimnīca ir izstrādāts savs strateģiskais plāns, kā slimnīca tālāk attīstās, un viens no šā plāna svarīgākajiem punktiem ir mediķi, kas šai slimnīcā strādāts. Un jau vairākus gadus Alūksnes novada dome sadarbībā slimnīcu nodrošina stipendijas un rezidentūras, un pirmie mediķiem jau vajag atgriezties Alūksnē 18. gadā. Tagad ir tāda situācija, kad pašvaldībā it kā nesaskaņojot ar veselības ministriju, tad mēs esam nepareizi darījuši. Ja? Jo mums to mediķu vienkārši, ja tā reorganizācija tāda notiek, tad mums jau šodien jāpasaka tie mediķiem, atvainojiet, jūs mums nebūsiet tomēr vajadzīgi. Ja tā konkrētāk runājot, tad tieši arī, kad mēs realizējam tos projektus par šo slimnīcas, kas saviešanu kārtībā un atbilstību visām veselības normām, ja tā var teikt, ja, tad arī mēs arī to skatījāmies tādā izpratnē, kad arī šī ķirurģijas nodaļa un visas pārējās tika sakārtotas tādā veidā, kā lai tiešām cilvēki strādājotie ārstiem būtu normāli darba apstākļi, ja arī tiem pacientiem, kas ārstējās, tur pēc iespējas mediķis varētu sniegt maksimāli labāku aprūpi, tā teiksim. Jo te runa ne tikai par telpām kā tādām, bet te arī runa arī par dažādu iekārtu iegādiem, pa visu pārējo. Jo slimnīca jau nav tikai gultuvietas, slimnīca arī ir aparatūra, un pats svarīgākais ir mediķi. Cilvēki, kas šos pakalpojumu var iedzīvotājiem sniegt. Un ja tāds kolektīvs ir izveidojis un vispārējais, nu tad jau būs tā situācija, kad arī šiem mediķiem no Alūksnes nebūs jāpamet, jo vienkārši viņiem te nebūs darba vietas. Slimnīcas līdzinējais darbs pierāda, ka tai piemīt pietiekama kvalitāte un kapacitāte, lai sniegtu neatliekamo medicīnisko palīdzību. Patiesībā jau šobrīd slimnīca ir izveidojusies par reģiona slimnīcu, jo, kā liecina pēdējo gadu pieredze, 1/4 daļa no Alūksnes slimnīcas apkalpotajiem pacientiem ir no Gulbenes, Balvu, Viļakas, Valkas un Smiltenes novadiem. Līdz ar to teritoriju, ko tā apkalpo, pārsniedz 40 000 iedzīvotāju. Ja tiek īstenots tas, ko prezentē Pasaules banka,
šajā pētījumā un iecerējis sadalīt slimnīcas, tad mēs tiekam pārprofilēti vai pārveidoti par dienas centru ar 12 stundu darba laiku, un tas nozīmē, ka tas ir praktiski ambulatorā iestāde, bez iespējas iedzīvotājiem saņemt jebkādu neatliekamo palīdzību 24 stundu. Un kas ir bīstami, jo lielie attālumi, kas ir līdz reģionālajām slimnīcām, kas jau arī kartē norādīts geogrāfiski, un uz ko arī Pasaules banka ir norādījusi, ka vērtējot kartējumu jāņem geogrāfiskais novietojums, un zinot to, ka blakus slimnīca Balvi, Gulbenes apvienība, viņa nesniedz traumatoloģisko palīdzību. Tā kā tie pacienti tiks vesti ļoti lielā attālumā, nevienmēr viņi ir stacionējami, viņi var arī būt sniegta palīdzība un tālāk viņiem jādodās mājās, tā kā tie būs pieaugs izdevumi gan iedzīvotājiem, gan arī pašvaldībām. Lielākie riski ir tieši pacienta veselība un arī dzīvība. Jo ilgāks ceļā pavadītais laiks, ņemot vērā to, kāda ir mūsu ceļu infrastruktūra, tās paliek bīstami, jo nav jau nekāds noslēpums, kad ir arī miršanas gadījumi neatliekamās palīdzības transportā. Alūksnē ir dislocēta NBS kājnieku skola un arī zemesardzes bataljons. Un mums jau ilgstoši ir noslēgti sadarbības līgumi par MBS karavīru personāla, kā arī zemesardzes karēju medicīnisko aprūpi, gan stacionāro, gan arī ambulatoro. Kājnieku skolā jau mēs esam vajadzīgi, un to jau arī jebkurš komandieris pasaka, arī iepriekšējie, kas bija. Tā kā arī nav saprotams, jo ir arī NATO standarti, kur, piemēram, pie traumām stundas laikā jābūt sasniedzamībai, it sevišķi tas ir bīstami, ir, piemēram, vaļējās ar asiņošanām, kas draud ar pacienta šo te nāvi. Arī Latvijas slimnīcu biedrība kritiski vērtē Pasaules bankas veiktā pētījuma rezultātus, jo veselības ministrijā esošie dati atšķiras no reālajiem. Slimnīcu reformām jābalstās tikai un vienīgi pacientu interesēs, domājot par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Vienlaikus jāstiprina neatliekamā medicīniskā palīdzība, lai tā būtu pieejama tuvu pacientu dzīves vietai. Aktīvi iesaistījās arī Alūksnes iedzīvotāji. Uz doto brīdi bija savākti gandrīz 10 000 paraksti pret slimnīcas reorganizāciju Alūksnē. Un es teikšu tā, ka Alūksne virmo, jo es neatceros iepriekšējā reizē, ka cilvēki būtu tik daudz iestājušies par kaut ko. Un par to ir, protams, prieks. Šī ziņa, ka mūsu slimnīca nebūs vairs tāda, kāda tā ir bijusi visu laiku, cilvēkus ļoti uztrauc. Ir sevišķi cilvēkus, kuriem mazi bērni, kuriem ir vecāki mājās, kuri ir veci. Un manī tas satrauc it sevišķi, jo es teikšu tā, ka man dzīvē ir bijušas situācijas, kad maniem vecākiem Alūksnes slimnīca un Alūksnes mediķi vairāk kārt, es nebaidos teikt šos vārdus, bet ir glābuši dzīvību. Jo mēs nesaslimstam pirmdienā 9:00 no rīta un neslimojam līdz 8:00 vakarā. Slimība pienāk negaidīti, un tā ir tiešām drošības sajūta, kas mums visu laiku ir bijusi, ka būs mūsu slimnīca, būs mediķi, nāks jaunie mediķi, un ar tādu sajūtu mēs dzīvojām. Aizver slimnīcu, cilvēki vienkārši var izvākties, tā kā ar ģimeni pārvākties uz citu vietu dzīvot, jo viņiem tas liekas bīstami šeit dzīvot, kad viņi nevar iegūt medicīnisko aprūpi, jo varbūt kāds ģimenes loceklis ir ar kādu slimību, kad viņam varbūt jebkurā diennakts laikā nepieciešama medicīniskā aprūpe. Tas arī var jauniešus motivēt pārvākties, pieņemsim, uz Rīgu vai uz citām viestām, vai nenodievs varbūt uz citu valsti pavisam, tāpēc, ka viņi vairs nejūtās šeit droši. Un tas pilsētu vienkārši var apturēt šāda lieta, jo mūsu pilsēta aug ļoti skaista vieta, šeit ceļ visu laiku kaut ko atjauno, viss ļoti skaisti, bet kas notiks tagad, kad viss var apstāties? Tikai tāpēc, ka mums visparastāko lietu nevar nodrošināt. Cilvēki aizvāksies un kas mums paliks? Paliksim mēs šeit robežu malā, maza pilsēta, bez nekā. Jā, jāsaka, ka tas jau ir atkārtots process. Mēs jau vienreiz šo etapu izgājām, jau 5 gadu atpakaļ. Tad mums izdevās panākt tādu situāciju, ka valdība ņēma vērā iedzīvotāju viedokli. Ceram, ka arī šoreiz nepaliksim galīgi bešā gara deguna. Mēs esam par reformām, noteikti.
bet tikai tādas, kas dara cilvēkiem labāku dzīvi rīt, parīt, aizparīt. Un nevis, teiksim, pasliktina esošo stāvokli. Mēs esam par to, lai arī šo budžeta ciparu un šo ideju aizsegā nepalikt novārtā cilvēks. Cilvēks ar viņu vajadzībām, kas ir vajadzības ikdienā. Tā skaitā medicīniskā aprūpe. Mēs viesojamies Alūksnē tajā dienā, kad pirmo reizi iepazīties ar reālo situāciju šeit bija ieradusies mūsu veselības ministre. Es šobrīd braucu uz Alūksnes slimnīcu, lai runātu gan ar slimnīcas vadītāju, gan arī uz Alūksnes pašvaldību, lai runātu ar pašvaldības vadītāju un pašvaldības darbiniekiem par to, kā mēs šobrīd plānojam mainīt slimnīcu funkcijas vispār. Iedzīvotāji. Pirmais un svarīgākais ir iedzīvotāji, jo mēs katrs varam kādā brīdī kļūt par pacientu. Un būtiski, kad pacientam un iedzīvotājiem tā tad ir pieejams pakalpojums, skaidri nosakot, kurā vietā kāds, lai nav jaukšanās. Un mēs sakām, ka tur ir visi veidi pakalpojumi, bet aizbraucot uz slimnīcu viņu nav. Un otrs, kad šis pakalpojums ir kvalitatīvs. Tāda būtiskā lieta, man liekas, ir, ka jāsaprot, ka mēs runājam par reformu, bet patiesībā mēs esam veselības aprūpes krīzē. Ir krīze, ir mazs finansējums, pacienti netiek pie ārsta, ārstniecības personas neapmierināts ar savu atalgojumu, un mums ir jāspēj izbalansēt vai tikt tādā līdzsvarā starp pacienta vajadzībām, starp ārstniecības personu vajadzībām un starp budžeta iespējām. Ja? Tāda ļoti sarežģīta situācija, es teiktu. Un šobrīd mēs esam uzsākuši dialogu gan ar pašvaldību, gan ar slimnīcu, gan arī ar Alūksnes iedzīvotājiem. Es domāju, risināsim to un iesim uz priekšu. Es zinu Alūksnes satraukumu, un man tiešām gribas, lai alūksnieši nomierinās. Mēs ar viņiem diskutēsim, runāsim, meklēsim labākos risinājumus. Mēs dzīvojam tālu, bet mēs dzīvojam Alūksnē. Ar šādu nostāju alūksnieši pulcējās pie Saeimas ēkas Rīgā, lai aizstāvētu savu slimnīcu, neskatoties ne uz kādām finansiālām un politiskām intrigām vai partiju nesaskaņām. Kā jūs vērtētu izskanējušo viedokli, ka veselības ministrijas padomniecei Alīdai Vānei ir bijusi teikšana plānotās Alūksnes slimnīcas pārprofilēšanas īstenošanā? Mans viedoklis, ka nedrīkst veikt reformas, neizvērtējot konkrētos reālos apstākļus. Ne tikai to, ka Alūksnē ir iedzīvotāji un ka šī slimnīca pietiekami labi ir strādājusi un likt viņiem braukt uz kādu citu privātu slimnīcu daudz tālāk, ņemot vērā arī to, ka Alūksnē atrodas Latvijas armijas daļas. Un, ja mēs rūpējamies par savu drošību, tad es to vērtēju gandrīz kā drošības apdraudējumu šīs slimnīcas slēgšanu. Tas ir šobrīd jāatbild Zaļo zemnieku savienībai attiecībā par to, kā viņi noņem aizdomas par to, ka šeit ir ļoti konkrēts interešu konflikts. Ja tas balsojums, ja tas ir mūsu ministra lēmums, tad mēs katrā ziņā neatbalstīsim lēmumu par Alūksnes slimnīcas slēgšanu. Sistēma, kaut gan katru gadu valstī 3 miljoni mēs dodam klāt pie šai slimnīcai, tas ir nonsens, ka tas saucās naudas mazgāšana. Un šajā gadījumā atbildīgs parlamentārais sekretārs, kuram ir oficiāls amats, un viņam vārds ir Jānis Strupaunieks. Darbojieties, jums ir jāprotestē pret to. Jūs esiet no Alūksnes, tad aizstāviet savas tiesības.